tad jau varēsim kaut kur aizbraukt. Nu, vispār doma tāda, kad jāizbrauc ir uz to vasarnīcu saucamo Imantā. Laika ir līšs, arī pašs rīts, viss vēl ir, pat sakot, sarmā. Nu, tāds ir tas mazdārziņš pēc būtības. Kā šitais tas smuki zaigo, viss apmirst. Nu tā, pārsvarā te nekā nav, te ir tikai zālājs, kaut kādas pāris dobītes vēl saglabājušās, bet nu ir doma tāda, ka nākošgad pavasarī gan kaut ko vairāk. Tā šitās pumpis ir, kur var it kā uzpumpēt to ūdens, tur mēģināja pumpēt viņu, pēc būtības viņš it kā pumpējās, bet nu, tas ir ilgstošs process, viņš tur nelieliem daudzumiem pumpē, nu pumpēt var, protams. Jā, tas ūdens te tā ir. Parasti es sasmeļu spaļņos un salieku. Nu tā, tur tā muciņa, tur var kaut ko redzēt, tur iekšā kaut kāds vadītis jau sakrīt un peld. Es eju kress savu kā negudrs. Vispār jau līdz vēlām salnām viņas tik zied un zied. Šitiem te skaisti zied, šitie te rudens, es domāju, kas viņi tādi ir, bet jā, viņi tiešām smuki. Tās rudens tādās, kad man arī šitās puķis ir, un viņas vēl tikai sāks ziedēt. Es vienkārši domāju, ko viņi te aug, tie tādi spēcīgi sauguši. Jā, un tagad viņi sāks ziedēt. Tad izrādās arī man tās rudens puķis. Nu jā, es jau pavasarī, kad te tīrīju, tad te bija tie nevarēs saprast, kas tie īsti augot, te viņus audzēt, neaudzēt. Skaidrs, tās ir rudens, tāds smuks. Gan jau, ka viņas arī smuki ziedēs. Un tās ir tāds vienkāršāks, plānāks tur. Diezkā. Jā. Nezinu, ka šitās ir pavenēm te no iepriekšējās saimnieces, te viņas bija tādas panīkušas un maziņas un tur praktiski viņas tur neko prātīgi neražoja, tā kā tāds meža avens, un te es viņas bišķi samēsloju. Tagad viņas ir izaugušas tādas liels atvases. Nu redzēs, kas tur no viņām būs nākošgad, tās atvases, ja viņas neapsals, tad nākošgad es viņas pavasarī piesiešu, izveidiešu tādu žodziņu. Nu redzēs, lai aug, lai ražo. Varbūt kaut kas labs ziemas, bet nu lai viņas šitās vēl višķi paziet, tā vēl pēc kādas nedēļas atkal viņas apgriezīšu. Vienīgās tās trakās zemenes, viņas ir saugušas tiešām tā kā tādas, tagad jau nāk rudens, viņām vajadzētu tā kā nobriest un sagatavoties ziemē. Tik trakām lapām jau viņas slikti ziemos. Nu, redzēsim. Noslēpies viens ķirbītis. Skatos, ka viņš tur jau bišķiņ. Man domāju, ka es viņu šodien novākšu, jo te ilgāk viņu nevar atstāt vairāk. Te viens ķirbīts ir ņēmis un ieaudzis pilnīgi šogā iekšā. Nabaga tas gliemēs te pa visu. Nu jā, tā viņš te kā izlīda, tā viņš te ieauga. Jā, tie gliemēši te ir visur.